vēlmi ļoti ātri reorganizēt Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmiju, to pievienojot Latvijas universitātei. Jāsaka, šodien laikā, tā teikt, ir dažas lietas arī notikušas nenoliedzami, ka visiem procesā iesaistītajiem ir vēlme izklāstīt arī savu viedokli pozīciju un arī nostāju. Tieši tāpēc šodien esam aicinājuši šeit piedalīties gan abu iesaistīto augstskolu pārstāvis, tātad Tāņu Boitu, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektoru, Valdis Sekliņu, Latvijas universitātes prorektoru. Tostarp esam aicinājuši izteikt savu viedokli pozīciju Latvijas izglītības vadības asociācijas prezidentu Ilzu Kalniņu, tāpat kā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Un, protams, kā arī pašiem studējušiem, visticamāk, ir skaidrs un nepārprotams viedoklis, jo viņi nezina par to, kas sagaida cilvēkus, kas izvēlējušies studēt vienā vai otrā augstskolā, protams, ir gan liela. Esam aicinājuši arī Malku Dūdiņu, studentu parlamentu prezidentu. Mans vārds Karls Kausis, es esmu šīs preses konferences vadītājs. Uzreiz teikšu, ka, jāsaka, abu augstskolu pārstāvi rīcībā ir paziņojumi, kurus preses konferences laikā viņi gatavīgi nolasīt, ar tiem jūs izdrukātā veidā varēsiet iepazīties jau pēc pašas preses konferences. Formāts vienkārši, mēs mums ļausim izteikties tiem, kurus esam aicinājuši piedalīties preses konferencē, pēc tam mediju pārstāvjiem iespēja uzdot līdz ar savus jautājumus un, protams, arī atvēlēts laiks atsevišķām privātām intervijām. Bet šis ir tas brīdis, kad es vēlos dot vārdu Tāņai Boitai, pedagoģijas vadības izglītības akadēmijas rektoru. Lūdzu. Labrīt, cienījamie klātesošie, cienījamie žurnālisti. Labrīt, cienījamie klātesošie, cienījamie žurnālisti. Diemžēl mēs tiekamies tādā diezgan sarežģītā brīdī, un mans pirmais paziņojums, ko es atļaušos nolasīt, ir pracīšu precīzi, jo tā ir atbilde IZM, kāpēc mēs šodien ieradamies uz tikšanos 12. izglītības ministrijā. Tātad Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 17. gada 4. janvārī saņēma došanas no parakstīt jūsu vēstuli, tātad ministrijas vēstuli, kurā norādīs, ka izglītības zinātnes ministrija pieņēmusi lēmumu reorganizēt PIU pievienojumu Latvijas universitātei. Vēstulē pievēršot uzmanību tālāk šīm tēmām. Vēstulē tiek aicināti PIU pārstāvs un PIU studentu parlamentu pārstāvs ierastīs ministrijā 17. gada 9. janvārī 2012. apspriež zālē, un pamatojums ir diezgan graujošs, lai vienotos par turpmāko rīcību, nodrošinot augstskolu funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilants esošo kustamo mantu, lietvedības un aktīvu pārņemšanu, studiju programmu turpmāk īstenošanu Latvijas universitātē un iespēju studējušiem turpināt studijas atbilstošās studiju programmās citās augstākās izglītības iestādēs. Informējam, ka likuma varas princips noteikts, ka ik viens ir pakļauts likumam. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pānta 1. daļa nosaka. Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvaldes savas pilnvaras izmanto tikai atbilstoši pilnvarojumu jēgai un mērķim. Augstskolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība noteikta augstskolas likuma 11. pānta 2. daļā. Lēmumu par valsts augstskolas un valsts koledžas reorganizāciju par likvidāciju pieņem ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Ministru kabineta rīkojumu projektam par augstskolas un koledžas reorganizāciju par likvidējumu pievienot augstākās izglītības padomes atzinums. Ja ministru kabineta rīkojumu projektu iesniedz attiecīgās nozares ministrs, šis projekts ir jāsaņem arī ar izglītības ministru. Arī PIU apvērsmes 59. punktā noteikts lēmumu par akadēmijas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem ministru kabinets pēc izglītības zinātnes ministra ierosinājuma, ministru kabineta rīkojumu projektam pievienojums augstākās izglītības atzinums. Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, mēs uzskatām, ka nav tiesības uzsākt kādas sarunas ar ministriju par reorganizāciju vai likvidāciju, jo attiecīgs lēmums likumā noteiktajā kārtībā nav pieņemts. Kā mēs redzam, atkal nav ievērota likumdošanas prasības. Tātad sāks no otra gala, nevis procesuāli, kā būtu normālā valstī. Likumdošana ir visam pamatā. Likums ir pāri katram no mums, pāri man, pāri ministram, pāri katram studentam. Tātad likumdošanas vara tiek ignorēta. Vienlaikus mēs informējam, ka bija vienmēr atklāta konstitutīva
prorektoram. Arī jums ir deviem sakāmais, bet arī nosākums lūdzu. Paldies. Arī Latvijas universitāte kā gribēja šie paziņojumi bija pārsteigums. Un mēs esam šajā laikā kopš, bet trešajā ir strādājuši veidojušies ar kopīgi paziņojumu mēdījiem, visi skatītājiem, klausītājiem, par mūsu kopīgi saskaņotu viedokli. Jūs atļauties nolasīs tāds kaut ko sajaušu. 7. janvārī ziņā informēja, ka Izglītības un zinātnes ministrija nolēmusi 17. gada augustu organizēt Rīgas pedagoģijas izglītības vadības akadēmiju, to pievienot Latvijas universitātei. Tuvākā laikā izredzēt plānotas vairākas sanāksmes par turpmāko rīcību realizācijas procesā. Sakarā ar izēmiem iecerētām aktivitātes, tēmu vēlamies formulēt vienot Latvijas universitātes un Urpību kā vadošo pedagoģu sadarbošanas institūtu Latvijā viedokli par skolotāju un izglītības darba vadītāju sagatavošanas profesionālas sistēmas sakārtošanu Latvijā. Pirmkārt, uzskatām, ka augstākā izglītība visās izglītības jomās, arī pedagoģijā, jābalstās zinātnē, ar veicinot profesionālu skolotāju un izglītības darba vadītāju kolektīvu sagatavošanu. Nākotnes speciālistu kompetencija jāveidojas vairākas zinātnes nozares sinerģijas. Otrkārt, uzskatām, ka pedagoģijas studiju attīstībā ir nepieciešams efektīvāk izmantot pieejamos cilvēku resursu infrastruktūru. Treškārt, uzskatām, ka kvalitīva izglītība un pedagoģijas studiju programma attīstība Latvijā ir panākama ar precīzu situācijas analīzi Latvijas izglītības iestādēs, demogrāfijas prognozēs pamatot resursu plānošanu un konsultāciju, vienlaikus nodrošināt izglītības pieejamību reģionos. Latvijas universitāte Urpība ir gatavas piedāvāt savus resursus skolotāju izglītības programmu konsultācijai un specializācijas virzienā attīstībā Rīgā un citos Latvijas reģionos, lai sekmētu jaunu speciālistu motivāciju un kvalitāti, kā arī liecināt izglītības izmaksu efektivitāti. Nepieciešams skaidrs un pārdomāts darbības plāns Latvijas universitāte Urpība resursi un pieredze skolotāju izglītības vadītāju sagatavošanas un profesionālas pilnveidas sistēmas sakārtošanu darbu dod gaidīgo rezultātu nodrošināt plānoto mērķu sasniegšanu un nezaudēt pozitīvās iestrādes abās augstskolās. Esam gatavi izveidot darba grupu, lai sagatavotu rīcības plānu iepriekš uzskaitīto mērķu sasniegšanai. Ceram arī uz izēmu pārstāvju, kā arī citu pedagogu sagatavojušu augstskolu pārstāvju un sabiedrisku organizāciju konstruktīvi dalību šajā darba grupā. Paldies! Jā, tad atkārtošu vēlreiz, abi paziņojumi ir pieejami visiem preses konferences dalībniekiem pēc preses konferences, visticamāk pie kolēģis, kas jūs arī reģistrēja. Lai gan Izglītības un zinātnes ministrs šorīt ir paziņojis, ka plāns par reorganizāciju ir tā kā anonsēts pāragri. Tas nemaina situācijas dramatiski, jo, protams, ka šeit, es domāju, klātesošie neviens neiebilst pret mērķiecīgu augstākās izglītības sistēmas sakārtošanu, bet pavisam noteikti droši vien iebilst pret metodu vai veidu, kādā veidā tas tiek darīts. Es lūkšu savu viedokli klausīt arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Vārā. Jā, sveicināt visi klātesošie, arī Latvijas Izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrību, kurai šajā augstskolā ir vairāk kā 45% biedri no pastāvīgā darbā strādājošajiem, uzskata, ka reformas ir nepieciešams, mēs esam par reformām, bet ne šādi virzītām. Un, diemžēl, mēs kārtējo reizi secinām, ka ministrija virza nepārdomātu reformu, neētisku, jāsaka arī nedemokrātisku, sektoru tracinošu, arī bez profesionālām diskusijām un argumentiem. Un šī reforma, mēs arī redzam, ka ir tāds virzīt uz augstskolu rektoru sarīdīšanu, tādu konfrontāciju. Un mēs arī vēlamies uzsvērt to, ar kādiem signāliem ministrija ir spērus pirmos soļus augstskolu jomā, ja šī tīkla optimizācijā, kādi signāli tiek doti pārējām augstākās izglītības iestādēm. Mēs ļoti augstu novērtējam Latvijas universitātes nostāju, ka šādi mūsu demokrātiskā valstī nedrīkst pieņemt lēmumus, un mēs arī aicinām citu augstskolu rektoru
Bet šoreiz mēs gribētu vērst uzmanību, ka pati ministrijas vadība ir pierāda šādu rīcību attiecībā uz R2 un attiecībā uz iepriekš virzītajām reformām, ka pati ministrija ir, diemžēl, kā mēns kaķis, kas skraida šurp turp pa ceļu iecerētajām savām reformām, un tādēļ viņas nevedās tā, kā pašiem sākotnēji ir iecerēts. Paldies par uzmanību. Paldies Vārāks kundzei, droši vien, ka savs skatījums uz diskusiju iztrūkumu visā procesā, par kuru mēs, jāsaka, jau pēdējās nedēļas laikā esam spiesti runāt. Vienkārši tādas pārsteidzības tiešām skaļas rīcības dēļ. Droši vien arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidenta Galvenā. Jūs teikt savu. Mēs pievienojamies pilnībā Līdzes viedoklim, kā arotbiedrība un arī Latvijas izglītības vadītāja arotbiedrībai nav skaidrs šīs pasteiktā reforma, kas tiek virzīta, neizskatīt ne ar profesionāļiem, ne arī augstskolu starpā un faktiski radot domstarpības starp profesionāļiem, jo izglītības vienīgais mērķis ir radīt labu pievienoto vērtību, tātad izglītot pedagogu un labu izglītības vidi, kas šobrīd netiek ņemts vērā. Un es domāju, ka ministrijai tas, ko mēs sagaidām, kā viņi plāno sakārtot šo augstskolu tīklu, kādi ir tie veidi, kādas ir tās metodes, jo mēs gribam, lai veicinātu augsto strateģisko specializāciju. Tas būtu tas, kas mums būtu svarīgi, varbūt neveicināt par sadrumstalotību. Vērš uzmanību, ka R2 jau ilgstošu darbību gadu rezultātā ir pierādījusi, ka viņi viena no konkrēti spējīgākām augstskolām tieši pedagogijā. Un R2 ir viena no augstskolām, kas spēja izdzīvot konkurences apstākļos, saņemot no valsts tikai 17% valsts budžeta dotāciju, turpretī spējot ar savu izglītības kvalitāti piesaistīt izglītojumus 83% apmērā, kas ir gatavi maksāt par šo kvalitīvo izglītību. Es domāju, ka tas ir fakts, kas liecina par to, ka R2 ir konkrēti spējīga augstskola un viņi ir vajadzīga sabiedrībai un pieņemt lēmumu par kādas augstskolas pievienošanu kādai citai struktūrai, kas varbūt strādā labi, bet varbūt R2 ir pierādījusi savu konkrētu spēju, viņi strādājas labāk šajā jomā. Es domāju, ka šobrīd nav vispār diskusijas, ka pirmskolas un sākumskolas pedagogus ir tikai apmāca kādus labākos. Un mēs esam par to, ka tas, kas strādā labi, vai palīdzēt viņiem strādāt, nevis jaukt to, kas labi darbojas. Paldies, ka Kalniņš, mēs lūkšu pavadīt jau mikrofonu tālāk, tad studentu parlamentu prezidentei Laumai Dumiņai, jo jāsaka, studentiem droši vien tā vispār diezgan varētu teikt, nedrīz beiziznieks situācija. Viena lieta kā sabiedrības pārstāvi no malas, bet noliekošo pavisam citu lietā, ja tev ir studenta apliecībā, mums būs rakstīts brīvums. Un droši vien, ka nesapratne un šoks un savā ziņā pat izmisums visticamāk ir tās, ko jūs esat gatavi darīt. Lūdzu. Sveicināti, es pārstāvu R2 studentu biedrību. Tad 3514 studenti. Tie ir pakļauti šādai atradībai, bez jebkādas analīzes. Mēs esam tie, kuriem būs zaudējumi. Kā tas var būt? Kad mums pastāv šādas programmas, kuras nevar pielīdzināt nekur citur. Šiem studentiem ir bažas, viņi netic, ka viņas tiks pielīdzinātas. Pastāv iespēja, ka mums būs jāmaksā kredītpunkti. Pastāv iespēja, ka mēs tiksim pārnesti citos kursos zemākos. Tāpēc mēs neticam šādu viedokli par to, ka jābūt reorganizācijai. Mūsu R2 ir. Paldies. Kodolīgi izteikts vērtējums, vai preses konferences dalībniekiem no savas puses ir vēl kāds piebilstams, ko jūs gribētu tā teikt, kā zemesvītnes izteikts ir teikt. Ja nē, tad es atļaušos sasumēt, tad atkārtošu vēlreiz, kas ir cilvēki, kas ir aicinājuši jūs piedalīties šajā mēdīju pasākumā. Protams, nav iedodami pret to, ka augstākās izglītības sistēma tiek sakārtot, bet tas automātiski pārēc saprātīgu un saprotamu mērķtiecību, gan augstu sarunu kvalitāti, kā jau dzirdējām arī šo vārdu leģitimitāti, citiem vārdiem, no tādu uzticību, likuma, varai, kārtībai, kādā veidā, kādā veidā sakārtot vispār ir iespējams. Cienījamie mediju pārstāvi, jā, jums ir iespējot savas jautājumus. Jā, TV3 man Dainai Boitovi jautājums ir precizēt, jūs tad nedosieties uz izglītības ministriju, boikotēsiet tās sarunas, nepiedalīsieties, ka šeit paredzētu precizējiet savu nostāju. Es precizēju vēl vienreiz šo nosaukt, es esmu gatava jebkurām sarunām,
ir tā situācija, kurā visi mēdīgi nepārprotam gaida brīdi, lai ķertos klāt digitālajām intervijām. Un tad vēl pēdējās. Es piebildīšu, ka Izglītības ministrija ļoti izstāsta Pasaules bankas pētījumu. Pasaules bankas pētījumu, kad notiks Pasaules bankas pētījums, es arī piedalījos ICM darbā, tikos darba grupās un biju klāt. Un Pasaules banka ļoti akceptē vairākas lietas, un es zinu, kāpēc to ICM darās. Viens no tiem bija procesa caurspīdīgums. Izglītības sistēmā tas ir ļoti būtiski, jo izglītība patiesībā tas ir lēkums. Ja mēs ejam uz uzsīgu izglītības sistēmā, kā mēs rīkojamies citu. Otrs bija augstskolu autonomija. Augstskolu autonomiju uzsver kā nākošo punktu, kas ir ļoti būtisks. Jo autonomija tas parāda iespēju attīstīties. Un es uzskatu, ka šobrīd mēs abas augstskolas, Latvijas universitāte un PIVA, parādām, ka mēs esam autonomas augstskolas, kur satos darboties. Mēs jau veidojam kopējas programmas, bet tas nenozīmē vārdarbību pievienošanu verbalizācijas. Pareizi? Jā, tas nozīmē kopēju darbu, kopējas idejas, vienlīdzīgus darbus, bet ne voluntāru, vārdarbīgu, nepārdomātu, bezanalīzes rīcību. To, ko šobrīd sniedz ICM, es uzreiz varu pateikt, mācoties bioloģijas fakultātē, pirmā kursā bakalauras, došu vienu kursu darbā man izmest atpakaļ. Tā nav datu analīze, tas ir izsmieklis, tie nav dati, jebkurā nopietnā situācijā ir vajadzīga analīze. Trešais, ko es gribēju pieminēt, tātad ne tikai šī autonomija, bet arī strateģiskā specializācija. Strateģiskā specializācija tika būtiski uzsvērta Pasaules bankas pētījumā. Un mēs esam ļoti spēcīgi strateģiski specializējuši, mēs esam mērķiecīgi pie tā esam strādājuši. Nu, ICM neviens šā gada laikā, no Latvijas laikā, var pie mums paskatīties mūsu darba rezultātus, kas patiesībā ir izcili. Un, ja mēs runājam par šo specializāciju, tad tas, kas ir plānots šajā nedēļā, ir mūsu kopējā paziņojumā, kā tuvākajā laikā ICM plānos vairākas sanāksmes par turpmāko rīcību reorganizācijas procesā. Notiek patiešām augstskolas sarīdīšana. Augstskola nav likvidēta, bet ir plānots tikšanās ICM, kur jau katrai augstskolai kaut kas tika piedāvāts ar pirms mājas. Atvainojiet, man tas izklausās ārprātīgi demokrātiskā valstī. Tas, ka mežonīgi ir mežonīgi likumi. Es lūdzu atbalstīt jebkuru demokrātisku rīcību Latvijas valstī. Latvijas valsts tā nevarēs pastāvēt, ja izglītības sistēmas šādi valsts. Paldies! Paldies! Vēlreiz oficiālā preses konferences sadaļa līdz ar to ir noslēgusies. Žurnālistiem būs iespēja 12. vēl pabūt paskatīties, kā ministrs tiek strādā sevi. Ja? Dāmas un kungi, es teikšu paldies preses konferences.